Čau, Ralf, nu tad viss paliek spēkā, šodien būsi? Protams, ka es būšu. Es jums ļauju stundas laikā izmantot telefons, nu, ka noliec. Tu čisti būsi laikā? Alis, ko tu saki? Tu būsi laika? Jā, Alis, esmu gandrīz jau gatavs. Mieru, Alis, mieru. Ielpojam. Pagrāvis tā pārznīšana, zvana Toms. Čau, Alisa. Čau. Tu zini, es tagad nevaru runāt, galīgi nevaru, es strādāju. Nu, Alis, kur tu esi? Nu, esmu klāt. Oh. Nu, ko sākam? Čau, te Alis un Ralfs. Un šis ir podkāsts Blondie grēki. Sveicināti atpakaļ podkāstā Blondie grēki jau 5. epizodē. Wow. Es esmu ļoti excited par šo epizodu. Manuprāt, šī būs atkal ļoti laba epizode. Noteikti. Mums būs arī viesis. Un tikko nogāza krusa un lietus un zibens pērkons viss pēc kārtas. Bet tieši, kad mēs atnācām šeit, viss pazuda. Tā ir zīme? Kaut kā tā arī aptuveni bija, izņemot pāris faktus. Bet, jā, Alis, kā tev iet tagad? Man iet ļoti labi. Es tikko esmu atnākusi no masāžas. Pēdējo nedēļu esmu saulē cepusies, tā kā tāds cīsiņš uz uguns, vienkārši sarkans. Tad nākamajā dienā otra puse sarkana. Es esmu laimīga, atpūtusies un viss čikiniekā. Super. Nu, es nevarētu teikt, ka esmu atpūties, bet man šobrīd ir kaut kāda problēma. Es jau par to visu dienu visiem stāstu. Man ir kaut kāds, manuprāt, man ir audzējs. Jo man vakar sāka sāpēt auss, tā kā iekšā ausī, tā kā nenormāli visu dienu. Un es daru ibumetīnu pilienu, kaut kādus random pilienus. Un šodien man nesāp tik ļoti auss, bet man aizgāja tā, ka man sāp puse no galvas. Un man noteikti vajadzētu aiziet pie ārsta, ko es noteikti darīšu. Nē, nu jā, tev vajadzētu, jo man tev vajag pēc tam arī šeit tālāk. Pilnīgi noteikti. Jā, un man vēlēt man dzirdi. Ok, nē, dzirdēs, tev dzirdu. Vienkārši griež ausī brīdi. Bišķi griež tāds karusels. Jā. Nu ko, ķeroties pie mūsu pirmās rubrikas, kas ir Ko notiek, šī ir sadarbībā ar ādažu čipsiem, par ko mēs esam ļoti pateicīgi. Un es neesmu vēl pagaršojis jaunās garšas, ir veseli 2 jaunās garšas. Bam! Mums ir vasaras barbecue. Un dārzeņi ar sieru. Nu, testu vajag. Vajag obligāti. Vai Man kā reiz beidzās man diēta, tagad es vakardien tādu ne krembrulē, bet to, kā sauc to fondants, ja, kur tā kārā šokolāde. Jā. Tāda garšīga muti. Ok, nu cheers. Nu, cheers. Cheers. Ok. Man ļoti Switch. patīk, kad ir tādi plāni un nerievot čipsi. Tie nav plāni un nerievot. Jā, bet tie ir. Ok. Man šitie vēl labāk ar šo. Man arī tie dārzeņi ar sieru būs favorīts. Šitais ļoti labs. Nu, lūk, un arī mans drinky drink. Mēs varam noskalot čipsus. Šodien es vēlos Ralfu iepazīstināt ar šotu. Atkal. Šīs mums ir ar C vitamīnu imunitātes šots, kas mums vispār vasarā ļoti vajadzīgs, ar multi augļu garšu. Tagad tu droši viņu ņem un dzer, kā tu gribi. Tad kāpēc mums stāv glāzes? Viņš ir garšīgs? Jā. Ok. Paliek labāk. Garšo pēc jungle popa izkusuša. Tik labi. Vai ne? Tikai šeit reāli vitamīni iekšā ir. Ļoti garšīgs. Jā, es saku, Nevar salīdzināt ar pagājušās epizodes dzēri. Nē, to nekad nemēģiniet dzīvē. Tas ir... Nu, lūk, tā kā jā, noteikti ieskam jums arī nogaršot jaunās ādažu čipsu garšas, jo reāli ir bomba. Man ļoti patīk, viņi nāk ar jaunumiem ārā. Un vasaras garšas, man liekas, visiem vienkārši tiešām kompānijā, pie ģimenes, ar draugiem, visur iet iekšā uz urā. Pilnīgi noteikti, bet turpinot ar mūsu Ko notiek sadaļu, Alis, vai tu teiksi, ka tu esi talantīga? Es esmu reāli talantīga. Es teiktu, ka vienkārši par sevi vispār slikti nevar runāt, tāpēc es tikai labāko, bet jā, noteikti man ir dažādi talanti. Ak, Dievs, varētu jums vienu parādīt. Parādi. Ak, mans Dievs, ne, man kauns. Parādi. Ne, man ir kauns, redz, ka cilvēki... Nē, es nezinu, man liekas, tas nav normāli. Es varu atdarināt delfīna tā kā skaņas. Lūdzu. Es to tik sen neesmu darījusi. Tas mans reāls slēptais talants, es zvēru. Lūdzu. Es ļoti sen to neesmu darījis. Tas bija ļoti skaļi. Wow! Es nebiju šim gatavs. Es esmu
esmu talantīga. Tu tiešām esi. Bet, Es varu sazināties delfīniem. Es reāli zinu, ko viņi man saka, un viņam atbildes tā kā aizēja pie okiem. Nē, Alis, kāpēc tu jautāji par tavu šito nereālo slēpto talantu? Es gribēju pateikt to, ka Latvijā tagad būs talantu šovs. Tāpat kā ir Britain's Got Talent, America's Got Talent, tāds pats būs arī Latvijā. Un šobrīd viņam var pieteikties. Un, viņi respektīvi meklē spilgtākos, labākos talants. Vienalga, vai tas tavs hobijs, vai apslēptais talants, vai tas kaut kas īpašs, vai tas smieklīgs. Es kad domāju par šo, man bija tāds, es varētu taisīt tur kādu stand-up type of shit, bet es noteikti, es nezinu, vai es to darīšu, bet tu būsi delfīns, ja te pieteiktos. Es nezinu, vai kāds no jums ir redzējis The Boys, kur ir Deeps, tas ir characters, kurš arī spēlē Gossip Girlā Nate Archibald, ja? Viņš ir The Deep, vai kā viņš sauc, ja? Un viņš dara lietas ar zivīm. So, es būšu delfīns. Tā kā... Un The Boys ir iznāks jauna sezona. Tie, kas nezin, kādu jaunu seriālu iesaku The Boys. Tā kā viņš ir, traks, un tur ir supervaroņi, kā supervaroņi uzvestos īstajā dzīvē. Tā kā pilnībā galvā slim cilvēki, kas tā kā, visi tur ir supervaroņi, kas būtu tā kā īstajā dzīvē. Es reāli iesaku pastīties. Tur arī ir Nate's ir very pretty. Ok, bet runājot par talantu šovu, vai tev ir vēl kāds talants, ar kur tu varētu pieteikties? Ko tu man tad, vai pats parādi talantu? Tu teici, ka tu varētu stand-upu, vai stand-up. Es par to ļoti daudz domāju, un es sapratu, nē, šodien nerādīšu savus talantus, to pataupīšu talantu šovam. Bet, tev kaut kas jāparāda, es reāli ekspozoju sevi. Un mēs nebijām par to vienojušies, bet tas, ko es gribēju pateikt, runājot tieši par stand-upiem, kas būtu kā mans virziens, ir viens īpašs latvietis, Gatis Kandis, kurš jau ir piedalījies tieši Britain's Got Talent. Gatis ir the shit. Jā, es šorīt no rīta gatavojoties epizodē skatījos tos video, un mans viņa mīļākais joks bija. Tā kā iztulkojot, tas nav tik smieklīgi, varbūt. Saki angliski. Ok, tā tad. If you want to follow me, this is what I look like from behind. Es zinu, ka es biju dzirdējis. Tur jau tā lieta, es arī skatos tos video, un visi tajā žūrī saka, ka viņi joki ir tik nesmieklīgi, bet tāpēc viņi ir tik smieklīgi. Jā. Bet ar to var arī ļoti daudz noiet greizi. Tāpēc man liekas arī, ka tu esi stand-up, kā komēdiķis, tev ir tiešām jāmāk arī just savu auditoriju, un tev ir tomēr jāmāk kaut kas, jo jā, tu vari būt ļoti smieklīgs kā cilvēks, bet tad, kad tevi ieliek tajā kastē, ka tev ir tagad konkrēta auditorija jāsasmiedina, man liekas, tas īstenībā ļoti... bailīgi un grūti. Jā. Jo arī dažādas auditorijas ir. Tieši tā. Katrai reizi ir cita atmosfēra. Ja tu uzstājies skatos, tu jau zini, es pieņemsim arī tiešām var just, ka ir citādāk cilvēki reaģē citādāk, viss tas notiek, un tāpēc es domāju, ka tas ir reāli grūts darbs. Es esmu bijis uz vienu labu šovu Palādiumā, bet tas bija kaut kad pasen. Bet tas bija ļoti smieklīgi. Bet viņi tur vairāk par latviešiem, rēc. Bet, ja tu aizbrauc kaut kādu Britain Got Talent, tad tur jau nevar beigt par to latviešu kultūru, jo viņi nevar relētot. Jādomā tā, lai auditorija var just līdzi un saprast un smieties. Jā, un tas arī, bet tur tiešām tas ir arī atkarīgs no tās auditorijas, jo mēs šodienas epizodē mēs noteikti parunāsim par to tēmu, bet es nedaudz pieskaršos. Es pirms kādiem pāris mēnešiem biju stand-upā, kur bija kaut kāds tur atpazīstams stand-up komēdiķis, vīrietis. Jā. Un vispār par ko viņš jokoja, man vispār nekas nelikās smieklīgi. Man likās, tu izvemšos no tā visu, ko viņš saka, jo vispār, ko viņš jokoja, bija saistīts sieviešu nodiršana, vīrieši tur, man draugi tur kaut kādi geji, un viņš vienkārši noliek cits cilvēks, un man likās tik insane, ka tās sievietes, kas ir auditorijā, viņš tur būtiski sauc sievietes par kucēm, un viņas cik forši, tas tik smieklīgs, un Zini, kas man liekas, ka vienkārši citas smējas, tāpēc arī man jāsmējas, un tu pat nezini, vai tev patīk vai nepatīk, vienkārši pūļa instinkts kaut kāds. Tas man arī ļoti nepatīk, jo es saku, arī tas komēdis, kas man ļoti patīk, ko mēs tom bijām, viņš reāli pa sevi un savu dzīvi jokoja. Un varbūt tas stāsts ir izdomāts, bet viņš vismaz nerādīja pirkstu citiem, vai ne? Un tas arī, man liekas, ļoti tuvu ar to, ko mēs šodien runāsim par sievietēm, vīriešiem, vispār sabiedrību kā tādu. Bet vēl es gribēju arī pie ko notiek sadaļas. Šo trešdienu reāli Palādiumā ir 2 Feet koncerts. Ja jūs nezināt, kas ir 2 Feet, es jums varu nodemonstrēt. Kā tu nodemonstrēsi? Nē, viņam ir viena vispopulārākā dziesma, kas ir I feel like I'm drowning.
Jūs tagad sapratāt, par ko ir runa? Ļoti vokāla epizode. Jā, tiešām ļoti mēs daudz izpaužamies. Mūsu talanti ir tādi plaši. Jā. Bet jums noteikti, ja jums patīk tāds vibiņš, viņš tāds diezgan chill un tāds sensual, tad noteikti iesakiet, es došos, man reāli drusku uzdāvināju uz vārdienu biļetes, un es nezinu, ko ņemt līdzi, jo, nu jā, bet es kaut ko paņemšu. Jo, nu, jā. Un runājot par taviem šīs nedēļas plāniem, es gribētu pieminēt, ko notiek sadaļā, ka šonadēļ Sarunu festivāls Lampa. Cēsīs, pareizi es saku. Un es tomēr braukšu ar tevi. Jā, nu mums jāizdomā cikos un kā mēs braucam, bet... Jā, tiem, kas nezina, Sarunu festivāls ir, kur notiek sarunas visādas, ir vairākas tematikas, vairākas tās bāzes. Par ko tu tur darīsi, ko tur stāstīsi? Nu, respektīvi, tātad tur var dzirdēt īstenībā tiešām visu, tur vairākas skatus un tur runā tā kā diskusijas. Tu vienkārši ej un pasēd, paklausies, par ko runā. Un tur var dzirdēt pat sākot no nakts dzīves Latvijā, beidzot ar visiem, nu, ar visu tur patiešām ir saistīts. Un es tur piedalīšos Svetbank diskusijā par finansēm, un tur būsim visas sievietes, kas arī, nu, mēs esam priecīgs par to, jo parasti jau par tādām tēmām runā vīrieši par naudu un finansēm, vai ne? Bet nē, mēs būsim sievietes, un manuprāt, tiešām būs ļoti interesanti. Mēs jau bišķīt sazinājāmies, sapratām par ko, kurš ir tas virziens, uz kuru mēs virzīsimies, bet noteikti, ja tu tur esi, tad tas notiek no 5. līdz 6. jūlijā, Cēsīs, un jā, noteikti ceru, ka jūs tur satikšu, jo būs ļoti interesants, pat arī grib daudz ko paklausīties, un piedalīties diskusijās, paklausīties, būt tur un baudīt. Jo patiešām vasarā es gribu, tiešām, kā jau mēs runājam pagājušajā epizodē, uzzināt kaut ko jaunu, attīstīties, izaugt, nevis vienkārši tusēt apkārt. Nu, un man liekas, šī ir vieta, kur tiešām var visu kaut kā tādu plaši vienkārši paklausīties, atvērt savu redzesloku, saprast, ka ir lielāks problēmas kā par to, ka man ir jauna pumpu spieris un tādas lietas. Jā, sevišķi, ja jūs klausāties šobrīd šo podcastu vai klausāties vēl citus podkastus, tad es teikšu, ka festivāls Lampa ir vieta, kur tu uz vietas vari dzīvējā klausīties vairākus un dažādus podkastus. Tā kā jau tur notiek diskusijas un sarunas, tā kā līdzīgas podkastu tieši tā. Tematikai. Pēdējā lieta, ko mēs gribam pastāstīt mūsu, ko notiek sadaļā, ir... Ļoti forša lieta, jo jūs varat laimēt dažādas balvas, sākot ar naudas laimestiem, beidzot ar gardumiem no ādažu čipsiem. Es šobrīd izmēģināšu, jo Chips LV ir pieejama spēle, un tur jūs varat to laimēt. Respektīvi, katru dienu atvērt 3 virtuālās paciņas, uzzini uzreiz, vai tu esi laimējis, varbūt būs laimējis tūlītās. Un, ja balvu iegūs jau 1. vai 2. paciņā spēlēt, atkal tu varēsi nākamajā dienā. Nu, es tagad spēlēšu. Aiziet. Tātad man parādās pa visu ekrānu čipsi, dažādas čipsu pakas. Un tagad man ir jāatver 3 vaļā. Kurš tu gribi vērt, Ralf? Es gribu šašlika čipsus. Nopietni? Labi, varam. Šašlika. Šoreiz tukšs. Labi, tad tu otru. Es vēršu sieru bumbas. Tas mans favorīts. Nē, tukšs. Bļāviens. Labi, krējumu un sīpolu vai kurus? Nu, tu gribi tomātus gan jau, ne? Ja tev bija čuika, tad ņem krējumu un sīpolu. Davai. Nav balvas. Nu labi, es rītdien atkal nākšu. Respektīvi... Bet Alis Rekur ir viena no balvām, ko var laimēt, un to es došu tev. Wow, es jau jūtos kā uzvarētāji. Un pats labākais tas, ka man tagad līdz lietas. Pats labākais tas, ka tieši šobrīd sāk līt lietas. Manuprāt, tas tiešām ir tas ir lieliski. Skaisti. Tas ir skaisti. Mūsu šīs dienas tēma. Kā tu vispār to... Mēs ilgi domājam, ko mēs varētu... Un šī tēma, manuprāt, ļoti svarīga. Tas ir... Es nezinu, kā tu to izskaidrotu. Es teiktu... Es nenoformulēju to kā iekļaujoša sabiedrība, bet vienkārši sabiedrībā mums ir vairāk privileģēti cilvēki un mazāk privileģēti cilvēki. Un vienkārši visbiežāk mēs sastopamies ar to, ka privileģētie cilvēki, nu kā teikt, pūš to stabuli un nosaka, kuri tad būs mazāk privileģēti, kur būs vairāk. Un tad, un šajā gadījumā mēs tā secinājām, ka tie visprivileģētākie cilvēki būtu... kā to noskaidrot? Vienkārši vīrieši. Heteroseksuāli vīrieši. Ok, un es nezinu, pieņemsim, es runāju par sevi. Es teiktu, ka es esmu privileģēta, bet tikai tāpēc, ka mēs esam secinājuši meitenēm. Ja tu esi sieviete, īstenībā tu vari daudz ko dabūt bezmaksas. Jā. Īpaši, ja tu tā kā sapucējies un izties labi, un arī, ja nē. Jo es stāstīju par to, kā mēs ar Klintu piemēram dabūjām to taksi pa brīvu, vai ne? Un man tas bija jauna pasaule. Es tā parasti nedaru, vai ne? Jo jūs tos nekomfortabli. Bet es zinu, ka man ir pāris tās draudzenes, kas vienkārši, viņas reāli zina, ka viņas var visu to dabūt, un viņas vienkārši neko
vienkārši viņām viss dzīvē smuki iekrīt kabatā. Jā. Un tas ir, jo viņas apzināti zina, ko viņas dara, bet viņas tā kā mēģina tos vīriešus ap pirkstu aptīt, vai ne? Jā. Piemēram, man tiešām draudzene stāstīs, ka viņi iziet ārā kaut kādu citu, vienu meiteni, un tiešām viss dzīvē, tiešām tā kā viņai nāk klāt vīrieši piedāvā maksāt par tavu ēdienu, un tā kā neko tādu seksuālu, neko. Vienkārši tas, ka tu zini savu vērtību, tu esi sieviete, un es personīgi nekad dzīvē negribētu būt vīrietis. Es ļoti mīlu būt sievietei, man ļoti, ļoti patīk, un manuprāt, es būtu reāli sūdīgs vīrietis. Tāpēc es arī domāju, privileģēti vīrieši, varam tā teikt, bet viņiem ir grūti. Es neteiktu, ka vīriešiem ir vieglāk vai... es nevaru teikt, ka vīriešiem ir vieglāk par sievietēm. Nē, pilnīgi noteikti. Es arī negribētu teikt, kādam ir vieglāk vai kādam ir grūtāk. Vienkārši ir tās atšķirības, kuras vienkārši arī, kuras, pieņemsim, ir, protams, lietas, ko sievietes nekad neexperiencos, ko experienco vīrieši, bet vairāk tomēr ir tā, ka, vīriešiem ir mazāk lietas un ļoti bieži citas grupas vai sievietes cieši no tā, ka vīrieši ir privileģēti. Jā. Nē, noteikti. Visnotaļ arī tas, ka, pieņemsim, man personīgi ir bail doties ārā. Es dzīvoju tagad ir mans rajonā, neesmu lepna, neesmu fani tur dzīvot. Tiešām, tā vienkārši ir katram savs, vai ne? Es labāk devu priekšroku Mārupē, es visu dzīvi dzīvoju Mārupē. Tur man nebija tik daudz bail. Bet jā, man ir bail iet pa nakti no džima 11 uz mājām, jo man ir tāda sajūta, ka es īstenībā neko nevarētu izdarīt, ja man kāds uzbruktu. Ja man kāds izdomātu uzbrukt un mani savākt, es neko nevarētu izdarīt. Tas vienkārši ir tā dzīves bēdīgā realitāte. Jā, redzi, es pieņemsim, es īzī varu. Es pat nekad neiedomājos. Protams, mums ir visādi dīvaini cilvēki. Tev dzīvojot Latvijā vai, nezinu, vēl pie tam Imantā, tev var jebkas notikt, vai kādu dzimumu pārstāvs tu esi, bet man nekad nebūs tāds man nebūs tā, ka man būtu bail, vai arī man būtu jādomā, ka es vakarā nevaru, labi, es arī baigi nevēlu klētas, bet man nebūtu jādomā par to, ka es nevaru šodien uzvilkt šo klētu, ko es gribu, jo viņa ir pārāk īsa. Jā. Kas arī ir īstenībā jau tāda nākamā lieta par ģērbšanos. Jā. Jā, jo tiešām mēs... bet tur vairāk par to ģērbšanos, man liekas, tas, ka neļauj ģērbties. Man liekas, tas smieklīgi, ka man cilvēks saka, es uzticos tā kā tev, bet neuzticos citiem vīriešiem, tāpēc tu nevari vilkt šito vai kaut kas tam līdzīgs. Un tas ir tik jocīgi, ka tiešām sievietēm tik ļoti jāpiedomā, lai nepadomā, ka viņas ir kaut kādas vieglas uzvedības. Vai arī, kad neizdomā, ka, ak, Dievs, tas ir tik drausmīgi, reāli ir tas, kad viņa tā saģērbās, tāpēc viņa pati uzprasījās. Tas vienkārši ir pilnīgs. Tas ir vispār dīrs. Tas ir ārprāts, vienkārši ārprāts. Jo, manuprāt, tev nav nekādas tiesības nekad dzīvē pieskarties, ja tev saka tā kā. Un šeit arī ļoti, ja klausās kāda jaunāka meitene, patiešām vienmēr, manuprāt, tev ir jāsaka. Es zinu, ka es biju jaunāk, man bija bail vispār teikt, nē, man bija bail vispār kaut ko teikt, vai ne? Jo man bija tāds, kas es esmu, lai kaut ko runātu. Un, kāds man tur pieskarās pie pleca kaut kā, ja es negribu, viņš man aiztiek. Es vienkārši it's fine, it's fine, vai ne? Bet patiesībā tas pilnībā nav fine. Ja tev ir tā savas balss tiesības, tu vispār, ja tev kaut kas nepatīk, tev ir jāsaka nē, tev ir jārunā par to. Jo man pašai ir bijušas dzīvē dažas situācijas, kuras vienkārši ļoti nožēloju, un es ļoti būtu gribējusi vēl skaļāk teikt, varbūt nē. Tas nav tā, ka tagad izklausās, ka esmu kaut kāds victim, vai ne? Jā. Bet nav tik traki, bet tāpatās, vai ne? Ir bijušas tādas situācijas, kas vienkārši man ir tāds, es reāli jūtos drausmīgi, un es biju tā kā vīrieši kaut kādā varā, no sērijas. Un es tur negribēju noteikti būt. Un tāpēc es ļoti ceru, ka, ja kāda jaunāka meitene šo klausās, tad jums ir vārda spēks, un noteikti nepieļaujiet, un noteikti neaizveriet acis un nedomājiet, viss kārtībā, man kauns teikt nē. Sakat, un ja nedzird, bļaujiet, un ja nedzird, piecieties, kā es aiziet projām, nepaliek tur tajā situācijā, jo tas ir reāli drausmīgi. Ko vīrieši izmanto vienkārši to visu. Tās situācijas jaunas meitenes, kurām... Jā, nevarēs pateikt, vai arī, ka tu nepateiksi pietiekami skaļi viņam, vai arī, kad, un arī tas, ka vienkārši tas vīrietis domās tālāk, vienalga vīrietis, jebkas tā kā, cilvēks uzreiz domās, viena nepateica, ka nevar, tad es varu iet pie nākamās un darīt tieši tāpat. Plus arī, man liekas, mēs paši, ja mēs tā kā jūtamies nērti kaut kādā situācijās, un es pat kā vīrietis, kā puisis man arī ir bijušas situācijas, kuras nepasaku nē, un tad vēlāk jūtos nedaudz tā kā pretīgi. Jā. Un tas ir tāpēc, ka tu tā kā Tu sāc vainot sevi, un kāpēc tu sāc vainot sevi? Tāpēc, ka
tu tajā situācijā nepateici to nē, tu nepateici, ka tas nav ok, tu neaizgāji projām, tu tā kā samierinājies ar to, jo, nu tas taču nav nekas tāds, bet tā kā tu jūti iekšē, ka tev tas nebija ok, tu neieties komfortabli ar to. Jā, pilnībā. Un noteikti jums nav jādomā, ka jūsu apģērbs ir tas, kas ir pie vainas, kāpēc jūs drīkst kaut kādā veidā pret jūs grib aiztikt. Jo, pieņemsim, es zinu, ka man tā riebis, man ik pa laikam, ka es uzvelku kaut kādus īsākus svārkus vai kas man uzpīpina mašīnas, braucot garām, es vienkārši jūtos tik disgusted, jūtos tā kā kaut kāds objekts tiešām, tā kā tas ir pats pretīgākais, ko var darīt, tāpēc jūs esat vīrieši, vienkārši nedariet tā, tas nav tā kā kompliments, zin, varbūt citam tāds, es uzpīpināju, viņi jūtas labāk. Nē, viņi jūtas tiešām kā kaut kāds lēts dzīvnieks zoodārzā. Tā kā tas ir drausmīgi, tiešām. Jā, bet vispār pat bišķiņ jau attējot pat atpakaļ no šīs tēmas, domāju, tā kā, manuprāt, arī mēs redzam, ka ir kaut kādas jomas, kur sagaida no vīriešiem tā kā vairāk, ka tu tur varēsi tur vairāk kaut ko izdarīt, vai ka tev kaut kas jādara, bet pieņemsim tieši sevis prezentēšanas ziņā un kā tu uzvedies un kā tev sevi ir jāparāda. Vispār, tā kā sievietē, manuprāt, ir daudz lielāks spiediens nekā vīrietim. Jo tā kā man nav baigi tur jāceņas, tā kā es vienkārši priekš sevis tur cenšos labāk izskatīties, saģērbties, bet neviens man, tā kā nav tā, ka man kāds to prasa, tā kā. Jā, noteikti. No sievietēm, manuprāt, tas ir tāds tā kā uzstādījums. Kāpēc tev ir tādas, šī zeķubiks nepiestāv pie tiem svārkiem, vai kāpēc ir tas ofisa, tas viss tavs drēbju, kā to sauc, zinu angliski, bet Latviju, kā tu ģērbies, vienkārši. Etiķete? Jā, bez maz vai office etiķete. Un es arī vienmēr ejot uz skolu, man bija tāds, kad es gāju praksē, man vienmēr bija problēma, jo es it kā mēģinu vilkt to, kas man patīk, bet es vispār neiet kopā ar to, un es biju tādās krustcelēs, un bija tāds, šis ir slikti, šis ir labi, to es drīkstu vilkt, to nedrīkstu. Man bija tik grūti saprast, ko es drīkstu vilkt. Jo, ja es mēģinu izpaust sevi tajos veidos, kā man gribās, es kaut kā pārkāpu robežām kaut kādām, kas ir kaut kāds etiķetes normas, un ir tik sarežģīti visam tam, tā teikt, izpatikt visiem, un tāpat tās kāds pateiks, ka tev ir pa īsu vai tu esi par esnu, un tas vienkārši ir tik drausmīgi. Jā, es domāju, tas ir tik tā. Ir sevišķi vasarā tagad, kad ir karsts, un tā kā visi ģērbjās mazāk slāņos, tā kā bišķiņ kailāk, jo ir karsti, ir fucking karsti, tā kā par ko mēs spēr runājam. Un es vienkārši skatos arī internetā, daži saka, es gribu vilkt to, kas man patīk, un tā kā es gribu sevi izpaust, bet man ir vienkārši tik ļoti bail, ka mani nonicinās, ka man apsmies, ka vienkārši, un tas ir tiešām sāpīgi, jo, manuprāt, tas arī stils, kā tu ģērbies un kā tu sev parādi, tas ir ļoti daudz no tevis. Un tas, manuprāt, ir tā kā tu jūtīsi vislabāk, ja tu būsi uzvilcis to, ko tu reāli gribi un kas tev patīk. Un man ļoti gribētos, lai skolās arī būtu mazāks tas viss bullyings. Jo, piemēram, redz, mēs sēdējām, mums arī teica kolēģi, ka, skolā apsmēja par to, ka tev, piemēram, nav Nike bots vai ka tev ir kaut kāds fake tēkrakls, ka tevi apsmēja un saka, kā, ak, Dievs, tu esi bombzis. Un tas vienkārši ir pilnīgi crazy, kad jaunieši jau mūsdienās iet uz skolu, lai apsmiet cits par to, ka viņam no krutākais tur, nezinu, ko viņi vēl, kas ir Ralph Lauren, es nezinu, ko viņi vēl, kas varētu būt dārgs. Jā, tas ir, un tas vispār crazy, ka tas jau redz, mums jau notiek šī diskriminēšana kaut kā, tā kā, kad mēs jau esam bērnu skolā, un zini, kas ir pats interesantākais, pat pieņemsim, kad, es atceros, pieņemsim sev skolā, tā kā nav tā, ka es esmu kāda bulijojis vai ne, bet tu tāpat, tu zini, kad ir šis te bara instinkts, un ir tas, ka tev, tā kā, tagad es gribu cerēt, ka nav tik traki, kā varbūt, kad mēs gājām skolā, jo es zinu, ka bija diezgan traki, tā kā pat vienalga kādā skolā es gāju, tā kā, bet tu jau arī, tā kā, tu ej uz to skolu un tu apzinies, tā kā, nav tā, ka tu esi pa vidu kaut kur, tā kā vai tu esi ar tiem cilvēkiem, kuri tā kā smiesies par citiem, vai tā kā tu esi tajā otrā. Jā. Es gribu ticēt, ka tā vairāk nav, un tā kā es, pieņemsim, centos tur, tā kā nevienu neaizskart, un tā kā jā, vienkārši tā neitrāli dzīvot, ļaut cilvēkiem izpausties, jo tas tomēr ir tāds apslāpē. Tu apslāpē to savu radošo, to savu vēlmi, un tas ir bēdīgi redzēt to. Jā, jo galā man liekas, kā tev var nepatikt, pat ja tu nāc, nezinu, no kaut kādas, nezinu, turīgākas ģimenes, un tur tev liekas, tā kā, ka visiem arī jābūt, tā kā neuzspies to, ka tev ir, tā kā, Jo ne visiem tiešām ir tas, kas tev ir dots, un manuprāt, to arī jaunieši nesaprot. Citreiz, ka man vecāki var iedot tur 50 eiro nedēļā, es varu vilkt to un to, bet tas nav viss. Tas ir pat īstenībā ļoti, ļoti liela tāda, kā to saka? Privilēģija, jā. Tas nav pat par, pieņemsim, tas vēl ir par materiālām lietām, vai ne? Tas ir tāds tā kā, vai nu ir, vai nu nav, bet vēl viens, vai nu ir, vai nu nav, ir pieņemsim par vispār ārējo izskatu, kā cilvēki paši izskatās, tā kā. Jā. Mēs katrs tomēr, tas arī, kā mēs piedzimam, tā mēs arī izskatāmies. Ir sevišķi, kad mēs esam jaunāki un ejam vēl veidojam to, nezinu, savu
izskatu, kāda tev ir, tāda tev ir. Jā, un arī ar tām visām apsmiešanām par sejas problēmām. Tas vienkārši crazy. Un arī, kad tu pabeidz skolu, kad sākas viss šīs darba jautājumi, manuprāt, tur pavisam traki ir ar to, jo vēl ar vienu vīriešu reāli tajā pašā pozīcijā pelna vairāk nekā sievietes. Vienā un tajā pašā darba pozīcijā. Un tas arī ir tāds, bišķīt kādi jēga. Es personīgi domāju, kāpēc mēs pirms tiem, cik tur tiem gadiem sievietes izdomājam, ka vajag strādāt. Man liekas, ka ir ļoti labi, kad vienkārši mājās dzīvo, audzina bērnus, bet tas, protams, ka jau ir sievietes, kas grib strādāt. Jā, es domāju, tas jau ir par to izvēli. Tāpat jau mūsdienās tu redzi, ir sievietes, kuras izvēlās, ka viņām ir ļoti ērti, ja vīrietis par visu parūpējās, un tas ir pilnībā ok, bet tas ir par to izvēli, jo agrāk, sievietes, kas, bija erudītākas par vīriešiem, viņām nebija iespēja, kur to izmantot, viņām bija jāsēž mājās, vai ne? Jā. Bet jā, vispār runājot par to darba vidi, manuprāt, tur ne tikai sievietes tiek apdalīts, bet vai tev ir bijis tā, ka tu labi, tev ir tāda tava sfēra? Vai... Jā, jo man, protams, es reāli mīlu strādāt, es mīlu taisīt saturu, es iedomājos, ja man nebūtu tāda iespēja, es domāju, ko es darītu dzīvē, jo tas patiešām tas, ko es mīlu darīt, bet ja man vajadzētu tagad iet uz kaut kādu reāli darbu, tādu, kas vienkārši man nesaist, kas nav mana štēle, vai ne? Es domāju, es vienkārši nevarētu to izdarīt vispār. Es domāju, es būtu tikai vīrieši influenceri. Ārprāt, es domāju, cik daudz citādāk būtu tēmas vispār, kas tur iet apkārt. Man nav nemazākās tojos. Es domāju, es nebūtu tad influencers, ja tikai vīrieši būtu influenceri. Jā. Tas būtu interesanti. Bet, es nezinu, bet pieskaroties darba tēmai, es teiktu, man ir ko pastāstīt, jo tomēr es esmu vīrietis, jo es varētu teikt, ka esmu privileģēts, bet tomēr esmu netradicionāls orientācijas vīrietis. Tāpēc vai tu jūties privileģēts? Kaut kādās vietās, un, pieņemsim, saku, es ejot pa ielu, jūtos ļoti privileģēts, man jāstraucās par kaut kādām parastām lietām, bet nonākot kaut kādās vidēs, es jūtu, kad man ir tas spiediens no kaut kādas sabiedrības daļas, kas ir, es nezinu, kā to tagad pateikt pareizi, lai man tagad nedirš visu virsū, bet, es nezinu, parasti heteroseksuāli cilvēku vidēs, nonākot, pieņemsim, man tāda, protams, skolā, vai ne, tu jau jūties citādāk, kaut gan, Tu jau skolā zināji, ka tu esi citādāks? Jā, es kaut kad man bija kaut kādi 14 gadi sāku saprast, bet skolas vidē man ir paveicies, es vienmēr esmu labi mācījies, es vienmēr esmu, es neesmu nekad bijis, izstumtais skolā, vienkārši es zinu, ka ir kaut kādas cilvēku grupas skolā, pieņemsim, ar kurām mums nav nekas kopīgs, mēs nekad nerunāsim, bet es nekad neesmu sajūtis kaut kādu bullyingu skolā, tāpēc, kad es esmu, netradicionāls orientācijas, bet tāpat nonākot kaut kādos settingos, pieņemsim arī, kad mēs sākām tikko strādāt THR un iepazīties kolēģiem, kamēr viņi vispār iepazīst mani. Un es jau tajā brīdī biju internetā ļoti atklāts par savu seksualitāti, un es jau zināju, ka mani ņem darbā, un tātad viņi zina kaut ko par mani, bet es nezinu, kuri kolēģi zina kaut ko par mani, kuri tur vēlāk uzzina, kuri ātrāk. Tāpēc man bija tas spiediens, mans Dievs, ko viņi par mani domā, kā man uzvesties, kā man ģērbties uz darbu. Pieņemsim, tagad man īstenībā vienalga, man liekas, vispār, labi, nav tā, ka es arī bieži ģērbjos kaut kā ļoti, ļoti ekstravaganti, vai ne? Bet, ja man kas gribēs, es zinu, ka, man laikam nebūtu grūti atnākt uz darbu, nezinu, tur kaut kā es aizietu uz tur skapi vai spraidi, bet agrāk es ļoti piedomāju pie tā, man ir man nebija tā, ka man tāda brīva izvēle, ko es gribu, man tomēr ir tāds, šis ir tāds settings, es ģērbšos tā neuzkrītošāk, lai blendotos in, lai es būtu, parasts normāls puisis or something, un labi, šodien arī, man liekas, tā arī izskatos, bet... Bet, Klau, ko tu ieteiktu, puisim zēnam, kas bija tavā vietā tagad, Ko tu ieteiktu, vai viņam slēpt, ja viņam ir bail, vai viņam izrādīt to, jo viņam bail, ka viņu apsmies, vai vispār to vajag rādīt, un... Es domāju, ka atkarīgs no situācijas, kādā tu vidē esi. Es, pieņemsim, nestrādāju darba vietā, kur, nezinu, man tur liktu kaut ko apspiest sevi vai kaut ko. Šeit jau mēs runājam par sevis izpaužanu tieši kā tu ģērbies, vai ne? Jā, un arī gan jau būt tādam, kāds tu esi. Nemēģināt būt vīrišķīgākam, kāds tu esi, vai piemēram skolā tieši. Jā, es domāju, pilnīgi noteikti ne, jo,
tu jau pats izveido savu to vidi, ka tu jūties apspies, jo brīžiem jau arī ir tas, ka, pieņemsim, redz, man likās tur agrāk, ak, Dievs, ko darbā tu padomās, nezinu, kaut ko, vai nezinu, man vēl atlaidīs vai kaut ko. Pasties, tagad viss ir kārtībā, un es domāju, arī ar skolu, protams, tā kā, es tāpat jūtos privileģēts, jo arī es, tā kā, atnākot arī šo darbu, bet nebija tā, ka es kā, zini, tā kā mani jau atrada šim darbam, un tā kā es zināju, ka cilvēki saprot, ka esmu un arī es jūtos privileģēts vienkārši jebkurā settingā. Jā. Jo, ja es, pieņemsim, būtu saģērbies kaut kā citādāk, un uzvestos, kā es uzvedos, un nonāktu vecrīgā, bet es nebūtu tas Ralfs, Jā. Būtu citādāk attieksme. Es domāju, daudz tie cilvēki, kas man pie manis pienāk piedzērušies un saka, Ralfiņ, viņi nāk pie manis un, grib pa seju. Tāpēc es zinu, ka es tāpat esmu ļoti privileģēts un tā kā mani, pieņemsim, mani aiztiek mazāk nekā aiztiktu varbūt kaut kādu citu puisi, kurš būtu tāds pats kā es, bet viņam nebūtu kaut kāds, nezinu, kā to nosaukt, vārds, nezinu, call it whatever you want. Bet tu jau arī dabūji pa muti. Nē, es arī dabūju pa muti. Tas ir ļoti smieklīgs storytime. Daudz to zina, daudz to nezina, bet es nedabūju. Galvenais smieklīgākā lieta, es nedabūju muti par to, ka man patīk arī puiši, bet tā kā klausties storytime. Vienmēr sakot, mēs tur ar... Tas bija diena pirms es braucu uz Ameriku apmaiņas programmām, un mēs ar tiem cilvēkiem, kas mēs braucam kopā, mēs izdomājām aizbraukt patusēt, vai ne? Un mēs tur no sākuma bijām vecrīgā un kaut ko, un tad mēs braucām uz Firstu, jo tur bija kaut kāds koncerts tajā dienā. Es neatceros kāds. Kaut kāds koncerts. Un vienmēr sakot, mēs aizbraucam uz to Firstu, stāvam rindā, un tur pasaka, ka tur nemaz nevienu nelaidīs iekšā vairāk, jo tur ir full house. Un mums tāds labi, mēs saucam taksi atpakaļ uz vecrīgu. Neko es tur stāvu ar divām meitenēm, no tā bariņa mēs tā kā trietā braucām, un pēkšņi pie manis pienāk nepazīstama meitene, un viņa saka, čau, Ralf, tā kā viņa mani atpazina no TikTok or something, un viņa mani apskauj, un kaut ko mēs tur parunājamies, un viss forši, un viņa aiziet projām. Karoči, pēc 2 minūtēm, un es gaidu vēl tūlīt taksī jākaipa, pēc 2 minūtēm pie manis pienāk Džeks, pagriež mani, un vienkārši iemauc kārtīgi pa seju un saka, ko tu lien klāt manai meitenei? Un man vienkārši ļācās asins pa degunu ārā. Es vispār nesaprotu, kas notiek. Man tāds, kādai meitenei es lienu klāt, viņa pat pie manis pienāca vispār tā kā nepatēmu. Un tās man zodens, ko tu dari, sūbs, es gribu policiju izsauksim. Es vienkārši tā kā man tāds tulīt jākārt taksī, man vienkārši šļācās tās asinis. Neko, aizbraucām tālāk vecrīgi, piesiņoja visu šito, to šotu bāru. Ak, manis tie. Jā, tā. Neatkarīgi no tām, kā es sev prezentēju, vai cilvēki domā, es tur vienalga, vai viņi domā, es esmu straight, gays, bisexual. Tāpat man daudzīs kaut kādu meiteņu džeki, un man ir vēl bijis tā pagātnē, bet tas tāds tā kā tur jau paziņu starpā. Bet, kaut kā tā. Ārprāts, tas ir reāli traki. Jo man liekas, ka šeit galvenā doma ir tāda. Vienalga, kas tu būsi, tev būs labi, tev būs slikti, būs tāpatās kā pa kalniem. Tāda vienkārši ir dzīve. Vienkārši, ja tu būsi tas, kas vēlies būt, ja tu izpaudīsi sevi tajā veidā, kā tev sirds vēlas, tu vienkārši būsi laimīgāks. Jo tas, ka tu mēģinās savu noslēpt, tāpat tās tevi apsmies par kaut ko. Tāpat tās būs arī tādi, kas tevi atbalsta un mīl un priecājas par tevi. Pareizi? Jā, es saku tā kā... mēs tā kā, kamēr mainīsies sabiedrība un sabiedrība kļūs pieņemošāka, tas ir ļoti, ļoti ilgs un lēns process, un ar katru vienalga, tā kā kādu grupu mēs paņemam. Mēs redzam, no sākuma vispār bija pilnībā nekas nepieņemam, nav nekāda tiesību, un tikai lēnām, kad tā kā sarosās, pieņemsim, sievietes sarosījās, dabūja tiesības, gejs sarosās arī sāk dabūt kaut kādas tiesības, vairāk, mazāk. Un tas ir ļoti lēns process, bet tas sākās tikai, ja tā kā ir tā reprezentācija, un ja tu nebaidies būt tu pats, un tu zini, ka tā kā, ka tu paliec patiesi pret sevi, un tā kā, un tas, vai sabiedrība to pieņem, nepieņem, izrāda kaut kādu agresīvu pretestību, tas nav uz tevi, bet tu vismaz esi patiesi pret sevi. Jā. Un vari dzīvot tā kā laimīgāku dzīvi, varbūt tu tāpat jūti to sabiedrības spiedienu, bet tu pats jūties labāk par sevi, ka tu vari būt tu pats.
Ok, super. Tad tu ieteiktu eksperimentēt un vispār jauniešiem ļauties viņu kaut kādām tādām nevēlmēm, bet, vēlmēm eksperimentēt, saprast viņus. Saprast sevi noteikti, tas ir ļoti, ļoti svarīgi un nebaidīties tā kā un tikai tādu cilvēku dēļ, kuri nebaidās arī, mēs varam kaut ko izmainīt un varbūt neveicināt pieņemošāku sabiedrību, bet vismaz tā kā parādīt un cilvēkiem veidojas kaut kāda sapratne. Ir arī citādāki cilvēki kā es. Jā. Runājot par greizsirdīgiem draugiem, es domāju, ka mēs varam pirmo zvanu draugam, jo šoreiz mēs esam sarunājuši, ka es piezvanu savam draugam un pajautāju no viņa puses jautājums, ko mēs tikko apspriedām, jo šeit mums ir pārstāvēts sievietes, mums ir pārstāvēts kāds tev sauks? Es pārstāvu, I come with the LGBTQ HD plus community. Ok, kā tu saki, ko viņi smējās par alfabētu cilvēku? Un tūlīt arī alfabēta cilvēki ir manā kategorijā. Labi, bet mums ir sagatavot jautājumu manam draugam, un viņš pārstāv vienkārši straight male. Un es vēl gribēju pateikt to, ka ar jautājumiem Tomam mēs iesildīsim jūs mūsu šīs dienas viesim. Tieši tā. Viesis arī būs, manuprāt, ļoti īpašs un foršs, tā kā... Hello, Tom, tātad, čau, tu esi pagarāli arī. Čau, Tom. Kā šodien jūties? Jūs man dzirdat? Jā, mēs tev dzirdam, bišķi klusi, bet dzirdam. Labi. Labi, respektīvi, mēs šajā epizodē runājam par pieņemošu sabiedrību, par to, kāda ir tā sabiedrība, un mēs mēģinām pēc iespējas vairāk viedokļus, tā teikt, savākt un saprast. Un tad mēs esam sagatavojuši to pāris jautājumus. Un pirmais no tiem ir, man ļoti interesē, ko tu domā ar to, ka tu man saki, ka tu man uzticies, bet tu neusticies citiem vīriešiem? Ko tu ar to domā? Es santānās to teicu. Es nezinu. Tu esi? Es pat neatceros pēdējā reize, ka to teicu, bet es uzticos tev tā kopumā, bet es nezinu, ka to arī nozīmē. Man īsti nav vairāk paskaidrot. Nē, piesim, kāpēc es nevarētu vilkt kaut kādas īsākas kleitas, tā taču ir bijis pareizi? Jā, tāpēc, ka, piemēram, es zinu, mums ir kopīgs draugs, kas vazājās pa ballīti, un cita sliks izģērbās, un cita pa kirsu meitenēm. Tā kā... Bet viņām jau vispār nebija kleitas. Tas bija pelkastībā. Bet, ja es eju piesim uz Vecrīgu, kāpēc jūs puiši mēģināt kontrolēt tā kā citreiz meiteņu tērpus? Ir pietienīgi jāģērbjās. Jā, bet tāpēc, ka vienkārši jūs tā gribat. Jā. Ok, tad tas nav saistīts ar citiem vīriešiem. Jā, tur viņi negrib izstrādīt visiem, kas tev, ko tev meitene. Labi, jā. Izskatās, ka tā. Saprotu, tas ir saprotam. Ok, tālāk, nākamais jautājums ir, vai tu domā, ka sievietēm un vīriešiem ir vienādas tiesības, un vai viņiem vajadzētu vienādas tiesības? Jā un jā. Ok, tu domā, ka ir vienādas, bet pieņemsim, dati rāda, ka tomēr vīrieši saņem vairāk nekā sievietes darbā vienādos amatos. Tāpēc, ka strādā garākas stundas un vairāk. Nē. Vīrieši strādā vairāk, in general, tu saki? Statistiski ir pateicis, jā, vīrieši strādā daudz vairāk. Vīrieši ir daudz vairāk tā kā driven uz karjeru veidu. Un tāpēc tas arī rezultējās vienādos darbos, bet savādākās algās. Ok, bet vai... Vīrieši arī paliek ilgāk vienā tajā pašā darbā kā vīrieši. In general, tas ka visas, bet in general. Ok, bet un nākamais vai papildus jautājums ir, vai tev liktos, ok, ja sievietes pelnītu vairāk par vīriešiem tajās pašās sfērās? Man ir nauda, kurš pelna vairāk. Tas ir atkarīgs, atkarīgs no tā, ko tu dari un cik tu izdari. Ok. Ok. Tu esi sieviete, kas strādā tur vienkārši 12 stundas dienā, nesatiek ģimeni un tā tālāk. Jā, protams, tev vajadzētu saņemt daudz vairāk kā vīrietis, kas strādā 8 un pa naktī iet tusēt. Bet tā nav. Vīrieši reāli saņem vairāk. Nē, ja tu visai dziļāk, tu redzēsi, ka vīrieši in general vienkārši strādā vairāk. Ralf, tu strādā vairāk? Es personīgi strādāju ļoti daudz, jā, bet... Protams, varbūt kaut kur ir kaut kādi izņēmumi, iespējams. Kaut kāda old school kompānija vai kaut kas tāds, bet es ļoti apšaubu. Ok, Tom, mūsdienās. Vai tu jūties privileģēts Latvijā? Nē. Kāpēc nē? Kāpēc?
Nē, es šitos privileģēts, kas pieteņas Latvijā ir tāds jautājums un patīk Latvijā. Nē, kā vīrietis vienkārši Latvijā, vai tev ir privileģijas? Vairāk kā citiem, kāpēc? Nu, vienkārši vai tev ir vairāk priekšrocība tavas rases vīriešiem, tā kā... Tad baltiem vīriešiem. Jā. Nē, tā kā, ja tu runātu ne tikai par Latviju kopumā pasaulē, nē, Latvijā iespējams minimāli, tāpēc, ka mums ir, lielākā daļa no iedzīvotājiem ir tomēr balti vīrieši. Lielākās daļa no kompānijām tiek vadītas. Tās vada balti vīrieši. Un tā, varbūt, jā, tu izvēlēsi savu grupu virs kādu citu, bet in general pasaulē, nē. Jo? Nav. Pasaule ir aizgājis pietiekam tālu, jau ir uz otru pusi. Tagad tu var arī strīdēties un teikt, ka, ja tu neesi balts, tev ir vairāk priekšrocības, ja tu... Nē, esi straight. Tu esi, tev ir vairāk iespējas un tāds lietas. Ok, labi. Tālāk nākamais ir, vai cilvēki no LGBT komunas ir pelnījuši tādas pašas tiesības kā jebkurš parastais cilvēks, respektīvi precēties, adoptēt bērnus, publikā var bučoties un tā tālāk. Visu bez precībām. Jā? Jā. Ok. Bet tā kā arī adoptēt bērnus, bet neprecēties? Nē, jā, ok. Arī ģimeni, nē. Adoptēt arī nē. Ok. Es apsvērtu, ja tu sarakst, tā kā kaut kāda veida līguma sarakstīšanas tā, lai gadījumā viens nomirst, lai otrs var saņemt. Un tāda, tā kā, kad valsts atzīst, ka viņi dzīvo kopā, viņi ir pāris, bet ne precības. Tas ir dieva lieta, nevajag iejaukt dievu tajā. Tieši arī šo vakar pieņēma partnerību šodien. Tieši šodien arī pieņēma to pusnaktī, šodien pieņēma to partnerības regulējumu, kas respektīvi ir, kad var definēt sevi kā pāri juridiski, arī viens un pāri. Tā kā tas ir tas, ko teica, ka tas ir ok, jā? Jā, tu esi atbalsts, protams. Tā kā tev nevajadzētu, tāpēc, ka tev ir tas vīrietis, tev ir vēl viens vīrietis draugs, tev nevajadzētu būt tā, ka tev, piemēram, ja viņam kaut kas notiek, tev nelaiž iekšā vienkārši pat apskatīt viņu slimnīcā. Bet, precības tā ir tomēr tāda reliģiska lieta. Ok. Beigās, un tāds nav. Ok, super. Paldies, un pēdējais ir situācija. Tev pazīstams cilvēks palūdz sevi uzrunāt nestandarta vietnieku vārdā. Piemēram, tavs draugs ir sapratis, ka viņš jūtas kā sieviete, un viņš vēlas, lai viņu turpmāk uzrunā uz viņa. Vai es to darīšu? Nē. Kāpēc? Tāpēc, ka padās, ka ja viņš man nevarētu pateikt, lai es beidzu viņu saukt par stulbu, ja viņš ir stulbs. Ok, bet pieņemsim, ja tu... Neizmainīs manu valodu. Tā kā man nav problēma, es neiešu tagad specifiski disciplinēt tevi vai kaut ko smieties par tevi, bet tā kā es nepiespiedīšu sev domāt katru reizi, sarežģīt savu dzīvi, kā uzrunāt. Ok. Tas, piemēram, būtu vienalga, ja manu nosaukt par... man nebūtu vienalga, bet tā kā, jā. Ok, labi, bet tas ir pieņemsim, ja tavs pazīst, tā kā arī tu pazīsti ļoti ilgi to cilvēku, un viņš pēkšņi tā izdomā. Bet ja tu pieņemsim, nezinu, tu aizēji kaut kur, un tu satiec cilvēku, kas prezentē sevi kā, sanāk pretējo dzīmumu, bet, tu saproti, ka laikam tā kā nav, bet, izskatās un saka, lai, kad ir sieviešu dzimtē. Tā kā ir, vienam, tu esi Taizemē, vai kurš tas bija, un tur tā kā tie ladyboys, un tu tur reāli izties pēc meitenes, un es pat nevaru pateikt, ka tu esi vīrietis, es automātiski vienkārši teikšu sieviete. Bet ja tu izskaties kaut vai slightly, un es varu kaut vai pēc pleciem pateikt, ka tu esi vīrietis, nē. Bet, ja pieņemsim ir sievieti, kurai ir platāk pleci, vai tu viņu uzrunās kā vīrieti? Viņi ir īsti robežās. Paldies, Tom! Ar šo arī beigsies šis zvans draugam. Paldies par dalību, un tu saņems dāvanā ādažu čipsus. Čiju. Kā ir ar tevi vēl? Vai tu uzskati, ka... Es brīsku nobežās. Es sāku trenēt plāns. Bet jūties tagad apdraudēt, ka tavs puisis sāks uzrunāt tev par vīri? Labi, es nezinu, vai mēs varam par šo smieties vispār.
Es gribēju pajautāt, kā tu uzskati par tām tiesībām? Arī tā bučošanās ielas varbūt labāk. Nē, bet es varu neskatīties. Man vienkārši nepatīk to redzēt. Bet pieņemsim... Man gribās, lai visi ir laimīgi. Lai jūs esat laimīgi, labi. Es varu paskatīties citā virzienā, ja man bišķi gribas vēmt, ka jūs laisties uz ielas. Jā, bet tev arī nav tā, tā kā vienkārši strēt cilvēkiem. Bet vienkārši brīžiem, man liekas, publikā, tu vari sabučoties, bet citreiz, man vienkārši no kādiem cilvēkiem, kas tā kā paņem sakas laizīties. Protams, jā. Īstenībā, ja godīgi, man nav iebildumi. Tad, kā es saku, īstenībā, ja arī parasti cilvēki sāk tur pavisam tūlīt jau tādu sieku, viņiem vajag istabiņu, tad man arī nepatīk, vai ne? Precēties, es nezinu, ka es tiešām gribu, lai visi laimīgi, lai viņi precās, ko man tas nesilts no augsts. Man liekas... vienkārši bail, ka redzi bērni, kāda iespēja, ka ja tas couple nav straight, kāda iespēja, ka bērns būs straight. Un tas, manuprāt, nav pareizi, jo tas bērns, viss, ko viņš ir redzējis, ir netipisks orientācijas couple. Un man liekas, ka tas bērns, tāpēc man bērni par tiem bērniem. Jā, bet ļoti daudz to saka, bet tā kā 90% geji auga strēģi ģimenēs, viņi kļuva par gejiem. Jā, tas ir apgriezti, jā. Es vienkārši domāju, ka ja viņi vēl aug geju ģimenē, tad ir vēl trakāk. Jā. Labi, draugi mīļie, es saukšu studijā savu draudzeni, mūsu īpašo viesi, vienīgo neatkārtojamo Venčesku jeb dragnējumā Venčeska Baltīk, viesis studijā. Aplausi! Labi, tātad pirms es lūdzu Venčeskai ar sevi pašu iepazīstināt. Es gribēju pateikt vienkārši tādu nelielu disclaimer. Mēs šeit vienkārši dalāmies ar dažādiem viedokļiem. Es gribu pateikt komunai neuzbrukat Alisei vai viņas puisim. Mēs vienkārši gribam dzirdēt visas puses Mēs esam šeit, lai izglītotu. Mēs esam šeit, lai parunātu, izglītotu, saprast, kāda ir viedokļa, kādas ir atšķirības, kā ir, nezinu, varbūt kaut kādus faktus tu mums pastāstīsi. Un no kurienes rodas tie stereotipi vai kā tos sauc aizspriedumi? Mēs vienkārši visu tūlīt izrunāsim, bet labi, Venčeska, iepazīstini mūs ar sevi. Čau! Un viss, kas ir svarīgs, kas Prieks mums jāzina. Šeit būt, paldies, ka pasauc mani. Paldies, ka atnāci. Čau visiem, es domāju, daži jau mani zina, Venčeska Baltīk. Wow. The name of everybody's lips. Cilvēkiem, es domāju, es asociējos ar Skapī, kur es strādāju, regulāri uzstājos un arī esmu tā kā kreatīva menedžera. Var vainot arī mani, ja kaut kas jums nepatīk. Ko vēl? Esmu vienkārši naktdzīves ikona. Tieši tā. Ļoti, un esmu ļoti humble. Ok, un vai tu man vari pastāstīt vairāk tieši, kā tu iepazini sevi? Kā tu uzzināji kaut ko par, un labojies nepareizi uzrakstīt dzimumu identitāti. Dzimumu identitāti, pareizi, jā. Tātad arī par to tu varēsi pastāstīt arī, kā ir tev un kā vispār mums te notiek tautās. Bet jā, varbūt arī par saviem pronouns. Tā, man var uzrunāt latviski viņa vai viņi, bet viņi tas ir tāds advanced. No angļu valodas. Jā, zeizēm. Angliski zeizēm, she, her arī derēs, bet latviski viņa ir ok. Mēs abi esam libras. Jā. Ko mēs aizmirsām pieminēt? Mēs abi esam svarīgi. Es nezinu, tagad mums par to runāsim, bet vēlāk, jo ir tā situācija, ar ko es saskaros. Es izmantoju viņa, bet es nejūtos 100% kā sieviete. Es neuzskatu sevi par sievieti. Es esmu nebināra persona. Es izmantoju viņa tikai tāpēc, ka tā vienkārši ērtāk un tā vienkārši lieki nedomāt un nečakarāt citiem smadzenes. Jo tas viņi, mums vēl tālu jāiet ceļš, lai tas būtu normalizēts. Un man vienkārši pašai tā ērtāk. Ko tas nozīmē tā nebināra persona? Tā kā nebināra persona ir... Es piedzimu kā vīrietis, bet, piemēram, transpersona, viņa grib mainīt dzimumu, taisīt operācijas, nevienmēr, bet tas ir tā kā ļoti tāds no vienas uz otra. Es līdz tam galamērķim nekad neizēju, un es arī negribu aiziet. Jā. Es peldu starp, es peldu ārpus, man vienkārši,
pie dīrsas. Es varu tā izteikties. Droši, jā. Labi, tad man ir pie dīrsas, es tā kā ļoti plaši skatus uz dzimumu, man nav tas sadalījums izteikts. Vīrietis, sievietes, priekš manis tā ir svešvaloda. Es nesaprotu, kā ar to rīkoties dažreiz, jo visiem, nu ne visiem, bet lielākai daļai sabiedrībai, viņi ir ļoti bināra, viņi ļoti tā kā sadala visu divos, visos kastītēs, un viņam tas tā kā strādā, bet nevienmēr par to mēs arī runāsim, jo īstenībā no tam kategoriskām sadalīšanām pat cilvēki kā jūs, piemēram, nu, tu sievieti piedzimi, ka sievieti jūties, ka sievieti, tu vīrietis piedzimi, ka vīrietis jūties, ka vīrietis, bet jūs paši arī ciešāt, un mēs par to parunāsim, no kaut kādiem, nezinu, stereotīpiem, no kaut kādas sabiedrības spiedieniem, kā, vot, sabiedrība izdomāja, ka vot, ir vīrietis, un viņam jārīkojas tā, viņam nedrīkst to un to, tad viņš nav vīrietis. Jāpelna nauda ģimenē un tā. Jā, bet tas ir tik ierobežojuši un tik stulbi, un cilvēki, kuri nav kā es, viņi paši no tā cieši. Tāpēc tā kā mana ideālajā pasaulē visi būtu tā kā, nu nevis nebināri, bet ļoti tā plaši skatās uz to dzīmumu, lai būtu tā daudzveidība un arī tā kā, protams, ne visiem tagad obligāti jābūt, jo konservatīviem pateikt, viņi būs priecīgi tikai, kad visi būs transi un geji un nebināri. Nē, lai pastāv izvēle, lai pastāv daudzveidība. Tas ir principā tā, ka lai mēs nebūtu tās smagā nasta, kas mums ir, ka mēs esam sievietes vai vīrieši, ka mums tur... Jā, tā kā ja tu gribi, jo arī, nu, tas ir tik arī vienmēr filozofiski, kas ir sieviete, kas ir vīrietis. Tas ir tāpat, ka jautāt, kas ir mīlestība, kas ir laime. Katram savs, tas ir katram savas nianses, katram savi faktori. Tas nav akmeni cirst, un mums vienkārši jāmācās atpisties no cilvēkiem. Tas pareizi pateicu, ne? Ļoti pareizi, precīzi mērķi. Vienkārši likt cilvēkus mierā, ja tavs redzējums par to, kas ir sieviete vai vīrietis, nesakrīt ar kādu citu, jo tas ir tāpat, ja mums atšķirītos, tā kā priekš tevis mīlestība ir viens, priekš manis mīlestība ir otrs. Un par to strīdēties nav jēgas, jo tu dzīvo savu dzīvi, tas tev strādā, es dzīvo savu, man strādā citādāk. Es šeit gribu iestarpināt, es būšu tā kā tas konservatīvais cilvēks šobrīd, nu nevis konservatīvais, bet tā kā tas, kurim ir svarīgi, kā ir, nu, pieņemt sabiedrībā, fakti, varbūt ne pieņemt sabiedrībā, bet pieņemsim tīri tas bioloģiskais aspekts, tātad respektīvi bioloģiski. Tu varēsi mani izlabot, jo es zinu kaut ko no teorijas, jo ir sanāk, ir dzimums un... Ir dzimums un ir dzimte. Dzimte. Jā, es arī pati jaucu šo latviski. Jo sanāk, dzimumu identitāte, bet pareizāk būtu dzimtas identitāte, jo gender identity. Jo dzimums, tas ir anatomiski, bioloģiski, tavas genitālijas, tavi hormoni, bet arī mums māca, ka tas ir ļoti tā kā sieviete, vīrietis, bet tur arī nav tas tik vienkārši. Tā kā, dzimums ir tas tā kā, nu, tīri bioloģiski, dzimte, tas ir, ar ko tu identificējies, kā tu jūties iekšēji. Nu, tā vienkārši runājot. Bet arī konservatīvi un cilvēki, kuri nepiekrīt visam šitam ideologijai, viņi bieži vien argumentē ar to, ka bioloģija tur tā kā, nu, tev ir krāns, tu esi vīrietis. Un tev ir XY chromosomas. Bioloģija, ko mēs lasām bioloģijas grāmatas skolā, tā ir vienkāršota. Neviens cilvēks bioloģiski nav 100% vīrietis, 100% sieviete. Ir arī interseks cilvēki, kas tā kā tipa nebināri, bet ir tā kā bioloģiski. Viņam, piemēram, ir abas piezīmes anatomiski gan vīrieši, gan sievietes, piemēram, ir, nezinu, tur gan krūtis, gan tā kā, nezinu, tur krāns vai neattīstīts līdz galam vagīna. Nu, tur vairākas variācijas. Arī tas varētu būt ne tikai par genitāliem, bet arī tā kā hormonāli, un to nekad nevar pateikt pēc izskata. Piemēram, ir tā kā sievietes, kuram nav
olnīcas, kā to sauc. Jā. Vai vīrieši, kuriem ir tas olnīcas. Ir arī krāns, bet arī tā kā olnīcas. Nu, tad, tā kā ļoti daudz, tas ļoti maz procents, bet tādi cilvēki ir, bet puse no viņiem pat var izdzīvot visu mūžu, un viņi nekad nezinās, ka viņi ir interseks. Tāpēc tā kā Tas kā piedzimstot? Jā. Tā kā bioloģiski piedzimstot, tā ir kaut kas citādāk. Un tad jau pilnībā tā kā tās normas salauž tās visas, jā? Tā kā, tāpēc tā kā arī, tā kā tu, ja tu neiztaisītu 100 kaut kādas analīzes pusi no dzīvi izpētītu tieši sevi, tu arī varētu tā kā saprast, ka tu neesi līdz galam sieviete, jo ir sievietes, kuri dzer estrogēnu. Jā. Jo viņam tur ir kaut kādas tā kā problēmas. Ir vīrieši, kuri dzer testosteronu, lai pateiktu tā kā more buff, vai tas pēc tā kā proteīns. Tas ir arī tā kā gender affirming care, ko trans cilvēki meklē, lai tā kā justies vairāk kā viņi. Bet vienkārši, kad straight cilvēki, cis cilvēki, tas ir jūs. Tu piedzimi kā sieviete, tu piedzimi kā vīrietis. Cisgender. Tavs gender sakrīt ar tavu dzimumu. Tavu dzimta sakrīt ar dzimumu. Un, ja tu vēlies kaut kā modificēt, nezinu, būt vairāk sievišķīga, vai tev pēc veselības vajag dzert estrogēnu, tu to vari aiziet un dabūt. Mums piemēram, ja es gribu izskatīties vairāk sievišķīgi un man arī vajag hormonus, tas ir vesela komisija, tas ir ļoti sarežģīti un tur visur ir tā stigma, kā cipā, kāpēc tev vajag, jo tu piedzimis kā vīrietis. Tā kā mums visiem jābūt izvēlei darīt ar savu ķermeni, ko mēs gribam. Protams, tur jābūt kaut kādai regulēšanai, kā vienmēr. Nav tā, ka tu vienā dienā izdomā, aizēji uztais un nākamajā dienā jau. Vienkārši tā sistēma vienmēr ir jābūt, vienkārši tā sistēma, tas ir vienmēr, jebkura joma sistēma jābūt draudzīgai cilvēkam, nevis tā sistēma ir tik fucking neiespējama un sarežģīta, ka viņi tev tikai čakarē to dzīvi. Man jautājums, ko tu domā par to, ka, pieņemsim, es biju par šo tēmu dzirdējis, ka īstenībā, labi, Latvijā vēl nē, bet Amerikā, pieņemsim, tur puika uzvelk kleitu un vecāki saprot, viņš noteikti grib būt sieviete, un tagad vecāki pieņem to lēmumu un dot, zāles vai kas tas ir, kas, tā kā palīdz apsturēt to visu augšanu un tā tālāk. Jā. Jo tas reāli notiek, tas man liekas ir traki. Tas ir sarežģīts jautājums, tur jāskatās individuāli un jādiskutē. Jā. Vienkārši trans sievietēm, piemēram, ja tu taisi to transition no puikas uz meiteni, jo agrāk tu sāc, jo vieglāk? Jo labāk. Jā. Jo tev neizveidojas vēl tie pubertāte, un tev nepaliek zemāk balss, tur vēl, tā kā, bet arī tas ir viss, tur vienmēr viens aizved pie otrā. We would, don't care, mums būtu pie dirsas. Jā. Tā kā, ja mēs normalizētu, kā cilvēkam, piemēram, ir tā kā zemāk balss, jo tas trans sievietes, viņi ļoti grib to pass. Viņas grib, lai sabiedrībā viņas redz un uztver kā sieviete. Un tāpēc bet viņas pašas no tā cieš, jo ir kaut kāds. Es domāju, ka tu, kā sieviete, man ļoti labi sapratīs, jo ir tāds kaut kāds nerealistisks izdomāts standarts. Jā, uz ko visi tiecās. Tādai jābūt perfektai un sievišķīgākai. Sievietēm tas ir dubultā. Jo viņas vēl grib tikt pār tām, ka viņas asociē ar pretējo. Jā, tāpēc, manuprāt, I respect visu cieņu trans sievietēm, kuri tiešām grib tā kā passing un viņam izdevās. Bet vienkārši tas dažreiz ir ļoti harming, traumatizējoši, jo es, piemēram, skatos uz kaut kādu trans sievieti, who I look up to, kura ir mans idol, piemēram. Tā kā es skatos uz viņu un tā kā, viņi izskatās perfekti. Tu nekad nevari tā kā pateikt, ka, nezinu, ka viņa nav
es negribu teikt īsta sieviete, jo visas sievietes ir sievietes, transsievietes ir sievietes, es to turpināšu teikt, bet tā kā es skatos uz viņu un es redzu, ka viņu arī tur sauc par T-word vai kaut kādiem slurs. Viņi arī tur, tu neesi īsta sieviete, tu nekad nebūsi, bet es skatos uz viņu, es nekad nepadomātu, tā kā tur vispār zero, un tas tā kā pacēl to latiņu tik augstu, ja viņai piepišais, ko man darīt, tā kā, tas izklausās tā kā, tas nerealistiskais standārts. Un no tā jau arī vienkārši pat paņemot, pat parasti tas sanāk, sievietes jau cieši no tā, ka ir kaut kādi tie nerealistiskie standarti. Tas ir visur. Tur tikai es arī par to gribēju runāt, ka cilvēkam dažreiz trūkst empātija, viņi domā, ka tas, tas ir tikai tie trans cilvēku problēmas. Nē, jums ir tas pats, tas ir vienkārši izpažos bišku citādāk. Bet visiem sievietēm, arī vīriešiem ir kaut kādi tie nerealistiski izdomāti standarti, kuri čakarē tavu mentālo veselību, kuri čakarē tavu self-confidence. Un tam tas nav jābūt. Tā vienmēr, diemžēl, būs, bet jātiecas uz to pretēju. Kad mēs katrs esam unikāls, kāds mēs esam, un arī un es sapratu no tevis, ka principā sanāk, kad jūs mēģināt gan to iekšējo pasauli, gan to ārējo, tā teikt, ar ko jūs piedzimstat, tā teikt, ka nesavilkt kopā, bet, apmierināt abas divas puses arī klausoties, ko iekšēji jūs jūtat. Pareizi? Jā, jo, mēs atgriezīsimies pie oriģināla jautājuma, kā es vispār sapratu. Cik sen un kā? Lieta tāda, man liekas, tas ir visiem, nebinārām, transiem, gejiem, lesbietēm. Mēs tādi piedzimam, mēs to jau kaut kur zemapziņā jūtam, vienkārši mums nav tas valodas pareizes, mēs nevaram to izskaidrot. Un mēs piedzimam arī sabiedrība, kuri visu laiku mums mēģina pateikt, ka tas ir nepareizi, tas ir nedabiski, tev jāmainās. Un kamēr mēs to vispār sapratām, ka nevis mēs darām kaut ko nepareizi, bet vienkārši tas aiziet ilgs laiks. Un tāpēc Es vienmēr nāku uz tādiem podkastiem, intervijiem, tālāk, lai cilvēkiem, tas mērķis galvenais atvieglot un arī pātrināt to procesu, kamēr tu piemēram, tāds, bērns kā es, trans, non-binary, lai viņš ātrāk saprastu, lai viņš Tāpēc ir arī tā diskusija par tiem, viņš ātrāk tiktu pie tam hormoniem. Un tā kā tie vienkārši es saprotu, kāpēc sabiedrība neusticās dažiem vecākiem, kā jūs nevarat tur izlemt bērnu vietā. Jūs nevarat izlemt bērnu vietā, kāds viņam būtu Un tā kā, bet, es nezinu, man liekas, jāuzticās vecākiem, jo tas nav tik vienkārši vienkārši kāpēc mēs piepišamies pie tām vecākiem, jo ir tādi vecāki, kuri tur ir vardarbība, alkohols un tā tālāk. Un mūsu sabiedrība tas ir gādās. Bet šeit, kad vecāki mēģina nākt pretī bērnam un darīt visu, lai viņš jūtās komfortabli un laimīgs un harmonija ar sevi, tas ir ļoti mazs procents, kad... Sadzird un ir gatavi, Ir mazs procents, kad, piemēram, tur... Vispār vecāki ir atvērti tam visam paši. Jā, es runāju par to, ka, ja cilvēks uztaisa transition, tad viņš saprot, tad viņš detransition. Tā notiek, bet tā notiek ļoti, ļoti tas maz procents, jo tas no kā baidās cilvēki un konservatīvi. Viņš pārdomās. Tā kā nedrīkst izlemt bērnu vietā, bet tā notiek ļoti, ļoti rēti. Tas ir atkarīgs no vīdes. Mums jāuztaisa to drošu, sapratošu vīdi, lai novērst pasabilitāti. Tur ir daudz jākomunicē. Ja būtu šī drošā, saprotošā vide, tad arī nebūtu tas apjukums no sākuma. Tas vairāk būtu nevis tas, ka tu esi apjucis, bet tu centies izprast to, kas tu esi. Jo nav tā, ka bērns tur uzvilka kleitu, visu mēs nākamajā dienā iesim pie psihiatra, izrakstīsim tev visus hormonus, un nākamajā piekdienā tu nogriezis savu Zini kā, un es ticu, ka ir arī tādi gadījumi, bet klausies. Tādi gadījumi, tas nav iespējams. Pieņem, bet tu vari iedomāties, ka šajā pasaulē
šobrīd notiek tāda situācija, bet tas, ko es gribu pateikt, ir tas, ka tā kā... Ne, tas detransition, jā, bet tas detransition, tas nenotiek pa 1-2 nedēļām vai pat pa gadu. Jā, bet problēma jau sākas tajā, kad nav šī pieņemošā un saprotošā vide un šīs iespējas, jo pat es tā kā... Man nekad es neesmu questionējis savu dzīvumu, es esmu questionējis tikai savu seksualitāti. Pirmkārt jau, ka tas vecums, citi saprot, jaunā vecumā viņi ir kaut kādi īpatnēji. Man vispār nebija nekādas, ne mazākās, tā kā varbūt kaut kāda uzvedība citādāka, bet es vienkārši biju arī gudrs bērns, tāpēc man uzskatīja par citādāku. Bet es, tā kā vispār tādas seksualitātes un dzimuma lietas, manuprāt, citi ir, kas sāk saprast ātrāk, ka ceļš transpersonas, jo tas jau ļoti daudz no tā, ka cik es zinu, tas ir iedzims, bet ar seksualitāti pieņemsim tā, ka tu to vispār sāc saprast, tā kā tu 8 gados tev vispār, es nezinu, man personīgi neinteresēja. Man arī, es kādiem 11 nedomāju. Man arī. Tu jau tikai kaut kādā konkrētā vecumā tev sāk izveidoties kaut kāda tā saprata, man patīk tur vispār kāds cilvēks patīk romantiski. Kas vispār ir romantika? Līdz tiem 11 gadiem tu tomēr, tā kā labi, mūsdienu pasaulē ir crazy shit, vai ne? Bet tā kā tīri pēc teorijas, tu tikai kaut kādā vecumā sāc saprast kaut kādas lietas par sevi, un tu viņas ātrāk vari saprast tikai, ja tev ir tā kā, jo es jau arī, piemēram, 13 gados es tur sāku saprast, man iepatikās puises, bet man bija tāds, bet man nepatīk puisis, tāpēc, ka man taču patīk meitenes, man tikko bija meitenes. Jo tev ir iedzīmes, tā tu redzi visu apkārt, ka visi ir straight, un tev tas, tāpēc tas process ir lens, jo tu pats, kamēr tu nonāci pie tā, kā pagā, tas tomēr tā kā, ko es jūtu, ir authentika un pareizi, nevis to, ko man saka visi pareizi, ka mīlēt citu puisi, tas ir tabū. Jā, bet redz, tā mēs runājam par to, ka ir tomēr tas vecums, ka tu pats nemaz nesaproti, un man liekas, ka vecākiem, es uzskatu, ka tas, ka nevar vecāki pieņemt to lēmumu, pirms tu vispār pats... Tas ir menedžēšanas jautājums, to var navigēt. Vienkārši tā kā, tas nav par to, ka, nedrīkst lemt, ir kā to darīt. Nevis, ka nedrīkst, drīkst, vienkārši kā to darīt. Tur ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam un ļoti tā kā, bet ja tu esi labs vecāks, tā kā, es nezinu, jo tā kā tas novēd, ja tu būsi tā kā nedrīkst un visu, un davai gaidām, davai gaidām, kad tev būs tā kā 18 pats izlemsi. Trans sievietēm tas ir triki, jo pēc 18, pēc pubertātes tev jau zemāks balss, tu jau izskaties vīrišķīgāk, un ir daudz grūtāk tā transition. Tā kā, arī ir sievietes, trans sievietes, kuri saprot, ka viņi ir trans, kad viņam ir 40, 60, vai kā viņi ir geji vai lesbieni. Tas arī notiek īpaši tā kā vecākas paudzes cilvēkiem. Viņi skatās tagad uz jauniešiem, un viņam beigās, kad viņam ir 40 vai 50, klikšķina, ka, ko es daru? Tā kā, es gandrīz visu savu dzīvi nodzīvoju, tā kā in a closet. Jo tas, tā kā, tas ir tā otra puse, kas nodara tādiem cilvēkiem, kā visai LGBTQI+ community, tas nodara mums pārēji. Tā kā, jo cilvēki domā, ka tas nav nedabiski, tas ir slīmi, tas ir frīki. Tā kā jācīnās sākumā ar to stigmu, ka mēs neesam slīmie, mēs neesam frīkie, jo es joprojām to redzu ļoti iztekli Latvijā, kā, bet arī tā kā, par ko jūs arī runājat, tas it works both way, tas nav tikai par mūsu komunu, visas, nezinu, influenceri, celebrities, viņi arī visu laiku cieši no tā, ka, paskaties jebkurus hate comments, oi, jūs esat slimi galva, oi, jums tur vajag patīk uzmanība. Tie mehanizmi, viņi ir tie paši, tas kā ierocis, ko sabiedrība izmanto gan uz sievietēm, gan uz celebrities, gan uz queer cilvēkiem. Tāpēc tā saruna, tā lieta jau paliek vairāk nekā vienkārši mūsu community. Mums vienkārši jāstrādā overall sabiedrība, kas vairāk ir pieņemoša. Es piekrītu, tas arī tas, ko mēs secinājām šodien. Tas viss novēd pie tā, ka, jo tas viss nāk no tā, ka
tev pašām iekšā, ja tev ir kaut kāds heits, ja tu kaut ko nepieņem, tas viss sakas ar tevi, ka tev nepatīk kaut kā sevi. Tas ir ļoti zināms psiholoģijas tā kā fakts, nezinu, kā tu pateiksi. Tā kā es, piemēram, es esmu walking triggerist, tā kā es taigojuši triggerist cilvēkiem, es iznāku ārā no mājām un I get stares, visi uz mani skatās un tā kā viņi padara to par manu problēmu, ka viņiem kaut kas nepatīk, ka viņi tur mani... Tā kā, bet... Tas nāk no viņiem iekšas, viņam kaut kas nepienina. Es izvēlos dzīvot, dzerties, uzvērties. Authentically. Un viņam tas ir triggeris, ka es varu sev atļauties un uzdrīkstēties. Ticēt, darīt to, kas tev. Jā, jo es varētu mierīgi telot vīrieti un tā kā, nezinu, tur... Un tad neviens man tas uz ielas, tā kā bet es iekšā ciestu, es jūstu tu tā kā apmierinātu visus pārējos, tikai lai viņiem būtu labi, bet par sevi aizmirstot, jā. Un tas ir kopīgais, tā īpašība kopīga, ka mums, kā cilvēkiem, mēs iemācījāmies turēt iekšā, klusēt un ciest, bet tāpēc, ka es uzdrīkstos to nedarīt, te uzreiz tas ir triggeris. Un tas cilvēkus besī, jo viņi paši nesamirinājās ar kaut kādām lietām. Un paši nerealizēja to savus, jā. Viņam, nezinu, tur nepatīk darbs. Viņi nevar aiziet, bet tādas kaut kādas un es domāju, ka to mēs arī redzam ne tikai saistībā ar cilvēkiem, kuri ir netradicionālas orientācijas vai, kā pareizi pateikt, par dzīmumu. Vienkārši queer cilvēki, tas vienkārši ir queer cilvēki. Jo tas jau ir vienkārši tā kā pat tā kā mēs kā cilvēki, kuri izlec vairāk, tā kā uzreiz cilvēkiem kaut kas nepatīk, cilvēkiem tāds, ko tu tur, nezinu, ko jo tu uzdrīksties, jo visiem slikti, tu uzdrīksties izvēlēties, ka tu esi laimīga, tu izvēlēsi sevi, un tu izvēlēsi justies un uzvesties un dzīvot autentiski. Un tu nebaidies riskēt, tu nebaidies eksperimentēt, tu varbūt tā kā arī tā ir vienkārši eksperimentēšana, tas jau nenozīmē arī uzreiz, ka tu esi kaut kas, tā kā cilvēkiem patīk definēt un likt kastē, un tad, kad ir cilvēki, kur kāpj ārā no kastes, cilvēki apdiršās, jo viņiem liekas, ka viņi paši uzbūvē sev kasti, mēs kā sabiedrība esam uzbūvējuši tās kastes, un kā kāds lien ārā, tev tāds, kāpēc viņš var un es nevaru. Labāk, lai viņš nāk apakaļ, Jā, un pat, ja tu nemaz negribi kāpt ārā no kastes, tu jūties apdalīts, jo, ja pieņemsim, tā kā labi, tu esi es paņemšu tādu piemēru, pieņemsim, tā kā es būtu straight vīrietis, varbūt jums grūti iedomāties, un, es esmu straight vīrietis, un es redzu, tā kā, nezinu, tur man čoms pēkšņi, viņš tur izdomāja, ka, viņš tur ar puisi kaut ko padarīs, vai ne? Man tīri fizioloģiski, vai nezinu, kā to nosaukt, man nemaz nepiesaist puiši, bet tajā brīdī rodas tas, ka, ja man patiktu puiši, rekušitais otrs čoms, viņš pateikt, stulbais gejs, ej projām. Jā, cilvēkiem bail. Tas ir atkal par to izvēli, ka tev ir izvēle, vai tu jūties brīvi, vai tu varētu kaut ko darīt vairāk, vai tu varētu kāpt no tās kastes, vai nē, jo tev ir bail, bet tam cilvēkam nav bail. Un arī šeit es gribu jau... Labi, pirms mēs turpinām par mentalitāti. Tur pamata ir tā, ka cilvēkiem bail no nosodīšanas. Tas tikai liecina par to, ka viņi apzinās, ka, piemēram, tādi cilvēki kā es, vai, nezinu, vienkārši cilvēki, kuri ekstravagantāk ģērbjās, tā arī ir liela problēma. Viņi jau izraisa to reakciju, un cilvēkiem bail, ka, mani arī nosodīs. Jo viņi redz, ka to cilvēku nosoda, un viņi jau automatiski, mani arī nosoda. Un bāra instinkts ir tā kā, tu redzi, ka nosoda tev ir tāds... Tieši to, ko mēs teicām par sieviešu ģērbšanos. Jā, vai nu tu tā kā, vai nu tu būsi tas, kur nosodīs, vai nu tu tev jālec iekšā, tu nevari pasēdēt. Un tā kā, bet es tā kā tā galvenā doma, ka jāstrādā pie tā, lai tas process, kad tu izlien no tās kastes, lai viņš nebūtu tik sapīgs, tā kā, lai pārējiem, kas nāk tā kā pēc tevis, lai tas būtu ar vien vieglāk, un tas nebūs nekād easy peasy, nekād, jo tā pretestība vienmēr būs. Vienkārši jācenšas to mazināt. Un to var panākt ar to, ka jārunā ar bērniem par, nezinu, tā kā, jo, tā kā, that's why I'm non-binary, bet man liekas, ja cilvēki saprastu, kas ir non-binary, viņam arī būtu kaut kāds vismaz līdzīgs pasaules redzējums, jo es redzu, kā māca tur puišus slept savas emocijas, ka tu nedrīksti raudāt. Un tas joprojām skan jau absurdi dažiem. Bet ir. Bet joprojām ir. Tu izbrauc Purčikā, Kengarāgā,
es tā kā arī savus tā kā māsas bērnus, es dzirdu, ko viņi tur ar klases biedriem. Joprojām ir tā, ka futbols tikai, tur sports ir tikai puišiem, tu nedrīkst. Tas ir toksiska maskulinitāte, ka tu nedrīkst radīt savas emocijas. Tas nav veselīgi. No tā radās visi tā kā pēc tam vīrieši, kuri izaug un ir vardarbīgi pret. Jā, un iespundē savus sievas, lai viņas tāpēc tā kā jāmāca, un es nesen Instagramā redzēju video, kur ir Džeks, kur viņš ir straight, bet viņam ir savs bērns, un viņš rāda viņam tā kā bildes, kur vīrieši raud. Un viņš jauta tam bērnam, ko tu redzi? Tā kā, puisis raud, vai puiši drīkst raudāt? Bērnam tāds, jā, kāpēc ne? Vai vīrieši var izteikt savas emocijas? Viņam tāds, jā, jo tas ir tikai veselīgi. Jā. Tie komentāri ir daži labi. Jā, tie komentāri, you're raising a gay. Tu audzini geju. Un cilvēki sauc mani par slimu. Tas ir tik slimi, ka ja vīrietis drīkst cilvēciski vienkārši dzīvot, izpēt. Jā, fizioloģisku vajadzību. Emocijas ir reakcija no emocijām. Un tu to sauc par geju, kur vispār saka? Tajā brīdī man pieņemsim, man personīgi tajā brīdī, kad kaut kādā nevietā tiek izmantots vārds gejs, man tāds, es vienkārši saprotu, cilvēks ir neizglītots, jo tā kā tev var nepatikt geji, bet tu saproti, ka tas, ka tu raud, nenozīmē, ka tu esi gejs. Vai viņš pats ir gejs? Varētu būt. Man uzreiz tā kā, kurš tev sapināja? Tā kā, tas runa sāpes. Mums visiem ir savas sāpes, vienkārši kā mēs ar tiem dilojam. Jo tas tā kā, es vienmēr tā kā, man riebies visi tā kā heiti un tā tālāk, bet es vienmēr esmu ļoti empatiska, jo es sapratu, no kurienes tas heits nāk. Jo ticiet vai neticiet, es arī, kad man bija kādi, 11, 12, es biju skolā un es mēģināju tur tā kā integrēties, man gāja ļoti sūdīgi, man bija mobbings, bullings, visu, ko var iedomāties, bet viena brīdī es arī tā kā, esmu gejs, tu pēdiņš, tā kā es arī tā kā... sāki tā kā... Es arī biju homofobiska, es arī biju transfobiska. Kaut gan es esmu daļa no kopienas, jo tas pierāda tikai to, ka tas ir iemācīts. Un mēs, kamēr mēs dzimam, mēs tiekām pamazam no tā vaļā. Domāju, noteikti mēs pieskarāmies tādai tēmai, kā latviski būs tā kā masculinity un femininity. Sievišķība un vīrišķība, kas ir vispār cita tēma, kur arī ir iesaistīta gan komuni, gan vienkārši parasti cilvēki, jo katrā mūsos ir daļa sievišķības, daļa vīrišķības, un arī par visu šo mēs varētu parunāt, bet, manuprāt, tas pats noslēgums ir par to, ka, pirmkārt, ko mēs noskaidrojam, ir privileģētāki cilvēki, mazāk privileģētāki cilvēki, ir cilvēki, kuri cenšas saprast un izglītoties. Cilvēki, kuri to nedara un atsakās darīt, kas ir tā problēma, jo tev jau nav, ja tu kamēr tu nesaproti kaut ko, tu jau nevari pieņemt to, ko tu nesaproti, jo tā kā, tas tāpat kā, nezinu, pirms atklāja kaut kādu lietu, neviens tam neticēja. Bet tas pirmais solis, kas var būt, ir vienkārši, ka tu tā kā, vienkārši vairāk uzzini. Es atvērtāks, vienkārši dzirdēt, jo es personīgi tiešām esmu gatava izglītot, kad es tagad arī daudz ko uzzināju tiešām. Un es vienmēr esmu klausījusies arī, ko Ralfs saka. Jā, jo tas arī ir labi, jo tu briežiem saki, vai es kaut ko ne tā pateicu. Nē, tu neko nepateici nepareizi, tāpēc, ka kamēr tu esi atvērta, jo tu jau ikdienā, tā kā labi, tev esmu cilvēks, kas tev kaut ko var to pastāstīt, atnāk tev viņš eska, bet ikdienā tu dari savas ikdienas gaitas, tu jau neredzi tev ikdienā. Tev nav tie cilvēki, kuri ir citādāki, kur tev var kaut ko pastāstīt, tāpēc tu jau nemaz nezini. Tu esi savā burbulī, un ļoti daudz vispār negrib to burbuli atvērt, viņiem ir tās savi. Un tev tas ir iziešana no savas komforta zonas. Un mēģināt saprast kaut ko citu. Jā, es gribēju vienu lietu vēl pateikt. Un arī tā kā uzdot tā kā tev, Alisi, jautājumu. Kas priekš tevis ir sieviete? Tas ir tricky question, bet atbildi, kā tu domā. Tā kā mēs tev neuzbruksim. Lomas ir mainīts. Es sievieti redzu kā vienkārši cilvēku, kas rūpējas par sevi, par apkārtējiem, kas seko saviem sapņiem. Tad vīrietis nesako saviem sapņiem un nerepējas par... Vienkārši kā cilvēku, tā kā es neatdalu, es tagad nemēģinu atdalīt tik ļoti, tā kā vienkārši kā... Jā, kad sieviete ir cilvēks, es to redzu kā
Jā, vienkārši tādu. Nezinu, nu, tur tiešām vienkārši dari to, kas tev sirds, kur tev sirds ved, to, ko tu jūti no iekšas. Jo, protams, ir tie standarti, un es vienmēr esmu pret to. Es vienmēr esmu pret to, ka tev vajag izstīties pēc Barbijas lelles, pret nevēlaties atsakos mainīt tur savu izskatu tikai dēļ heita komentāriem, lai gan es biju kaut kādu laiku apakaļ tiešām apsvērusi. Bet tad es sapratu, man ļoti patīk tāda, kādas esmu. Man nevajag nose job, boob job, man nevajag pieaudzētos matus, lai es justos kā sieviete. Nē. Un arī, ja es ik pa laikam daru kaut ko vīrišķīgu, vai arī, pieņemsim, man ļoti patīk būvēt savu ķermeni. Es dzeru tur arī visu kaut ko. Man ļoti patīk rūpēties par sevi, un es noteikti nejūtos mazāk sievišķīgi, tāpēc, ka man ir muskuļi vai, pieņemsim, kaut kas tam līdzīgs. Tāpēc es sievieti vienkārši redzu, tā nav noteikti obligāti jābūt mātei vai lellei Barbijas smukā izskatā tur ar sešpaku. Vienkārši dari to, vienkārši dari labu sev un citiem. Un tad arī tu būsi laimīga un tu negribēsi citiem ieriept un aprunāt. Ja tu darīsi to, kas tev patīk, tev neskaudīs. Jo es tik ļoti redzu sieviešu vidū vienkārši to naidu, to ka viņas, es nezinu, vienkārši tev skauž kaut kas un tu gribi iegāst, tu gribi, ka tikai viņu redz sliktākā gaismā, ka tikai es starotu, bet tu nekad nestarosi, ja tu mēģinās kādam citam tā kā ļaunu. Un tas ir tas, ko es domāju par sievietēm. Mums vispār kā vajadzētu vienkārši bišķi labsirdīgāk, jo mēs tomēr esam un nav. Un citreiz es tiešām redzu to negācijas ļoti liels vienai pret otru. Un tas man sāp. Tas man sāp. Lieliski pateikts. Bravo! Tas tikai pierāda to, ka sievietei un arī vīrietim nav blueprint. Nav tā kā kaut kāds noteikts standarts vai viens veids, kā to pareizi darīt. Tāpēc, ka nav pareizi. Tā kā visām jābūt mātēm ar bērniem. Jo tā kā, man liekas, tu arī pieminēji kaut ko. Es dzirdēju, ka tu būtu priecīga, ja nav būtu jāstrādā un visiem tur sievietēm. Jā, bet tas arī tā kā, tur tā lieta, ka, lai pastāvētu izvēle. Jā, noteikti, opcija. Ja tu esi laimīga, audzināt bērnus un tev ģimene ir svarīgākais, super. Bet ja tev, nezinu, karjēra ir prioritāte, tad dari. Mums vienkārši, kā jau teicu, jāliek cilvēks mierā un tā kā katram jādara tas, kas tevi padara laimīgu. Tas ir tas tā kā būtiskākais. Un vienkārši beigt aprunāt citus par to, ka viņš dara to. Jā, jo arī tā kā, jo tā sievišķība un vīriešķība, visi tie tā kā bināri cilvēki, kuri tā kā it kā ir tikai divi, viņi paši visu laiku apgāžās, jo tie divi arī tā kā mūsu sabiedrība, sievietes, kas ir bodybuilderi. Viņam ir tik daudz heita, tu vairs neesi. Vai arī vīrieši, kuri ienīst sievietes un pavada laiku tikai ar vīriešiem. Nu, tur jau kaut kas tur something not adding up. Bet tā īstenībā, visi tie futbola skatīšanas ar čomiem, so gay coded, es atvainojos. Kāpēc tu gribi pavadīt laiku tik daudz tikai ar vīriešiem? Nē, tā kā es nezinu, ir super. Nē, tas ir tik accurate. Tā kā vakar nedēļ, tā kā braucums skatīties futbolu, viss, nē, tas ir tik ļoti. Bet tas ir tik smieklīgi, ironiski. Tie čāli, viņi ir iztikti homofobiski, un tad viņam mākšķerēšana tikai ar čomiem. Vai arī ejam pelēties pa pliko, ne, bet tā ir. Tā kā mēs tik ļoti jāņos smējāmies. Mēs tikko smējamies tikai šiem meitenēm. Tā kā vienmēr kaut kā tu mēģini visu to čaļus pa pliko, tur kaut kur aizvilkt. Tur jau tā lieta, bet un vienmēr cilvēki vienkārši visu to apgriež, kā viņiem tas ir izdevīgāk. Jā, un viņiem tas normāli ir, bet uzreiz kā, Tas ir vienkārši ļoti individuāli, ja tu, piemēram, esi sieviete, kur ir bodybuildere, un tev ir muskuļi, tu arī dzer visus, tu nezinu, to proteīnu un tālāk, un tev zemāk bāls, un viņi paliek tādi tā kā, stereotipiski vīrišķīgāki. Bet viņi joprojām iekšā jūtos, ka sievietes, tas pierāda tikai to pointu, ka ārējais izskats var nesakrīst ar to tā kā iekšējo. Jo man pašai ļoti patīk sievietes muskuļots. Jā, tā kā tu esi bodybuilder, tas ir tikai tev pašai. Tev ir tikai teikšanā, vai tu esi sieviete, vai tu nē. Un tu vari izskatīties, kā tu gribi. Tikai tev ir teikšana. Un tas pats, tā kā tas strādā both ways. Ja tu nejūties, ka sieviete, jo tā kā, tas ir tā kā gender expression un gender identity, tas, kas iekšā, un tad ir veidi, kā to parādīt. Bet tas nevienmēr sakrīt, ja tu esi tāda sievišķīga, nenozīmē, ka tu esi sieviete. Vai tu esi ļoti mesklina, nenozīmē, ka tu esi uzreiz vīrietis. Jā, ir jau arī sievietes, kuras tā kā uz āru cenšas tik maksimāli izspiest, ka esmu sievišķīga, bet tā kā tu tā nejūties par viņu.
Bet tas tā jau ir tava lieta. Bet labi, jebkurā gadījumā mums ir ļoti ilgusi šī saruna. Bet bija ļoti interesanti. Man tiešām es varētu vēl pasēdēt kāds 6 stundas mierīgi. Es varētu, man tieši uz 6 stundām tur sarakstīt. Pasakamies kārtējo reizi mūsu EHR-am, par mūsu terasu, par mūsu komandu, par Mārtiņu, kurš ir atpakaļ no mūsu filmētāju, montētāju. Mēs pasakamies ādas čipšiem, par šiem dārziņu ar sieru čipsiem. Ļoti labi, es gandrīz visu sapēdu. Šities jau pagaļušo, šitie man patīk. Pagaļušo šiem labāk patika. Ar ko viņi ir? Dārziņi un siera. Un es gribu pateikt paldies to, ka man ir cilvēki apkārt, kuri pirmkārt fokusējas uz sevi un savu izaugsmi, un cilvēki, kuri māk cienīt citus un ir atvērti pieņemt informāciju un jaunas lietas. Jā, es gribu pateikt paldies, ka mēs runājam par šiem tematiem un virzamies uz pieņemošāku un varbūt, vainītēm vai ne, baby steps, bet galvenais, kad tiek tomēr runāts un es ceru, ka kaut kur kādam aizķersies un paldies liels arī par... Es varu pēdējo vārdu. Droši tev arī savs ieraksts. Vienkārši novēlojums. Ja tu, piemēram, saki, ja tu esi tāds more progressive cilvēks un tu saki, ka tu esi ally kopienai, bet tas arī, tas ir izaicinājums arī visiem. Vienkārši pamanīt, kas notiek apkārt, un ja tu kaut ko redzi, neklusē. Jā. Tā kā tiešām neklusē, ja tu klīmo, ka tu esi ally, bija ally. Tā kā bišķiņ mums visiem, jo tā kā, ja katrs pa bišķit izdara, tas jau būs kaut kādas izmaiņas. Es gribu bišķiņ pārfrāzēt to, ko tu teici, jo tad, kad tu esi ally, tas nozīmē, ka pēc tavām vērtībām tu pieņem cilvēkus, kas ir citādāki. Jā. Un tas, ko viņš, manuprāt, centies pateikt, ir tas, ka, ja tu savā vidē pamani, ka kāds, saka kaut ko sliktu par tiem cilvēkiem, kurus tu aizstāvi, jo tas iet pēc tavām vērtībām, tad tu bišķiņ arī, tas nav, ka tu tikai aizstāvi tos cilvēkus, jo tu beigās jau arī aizstāvi savas vērtības, jo tu pieņem šos cilvēkus. Jo iemācies skatīties apkārt, jo tā kā, ja tev ir tavs draugs, tur, gei, trans, being an ally nav tikai iet ar viņam tusēt skapī. Tā kā, jo cilvēki neredz, ka, piemēram, man, kā trans nebinārai personai, es nevaru dažreiz normāli vienkārši iziet no mājām, aiziet, nopirkt produktus veikalā. Tas ir tik basic lietas. Es izmantoju taksi, nevis sabiedrīsko transportu, un uz tā aiziet dafīgā naudas. Tikai tāpēc, lai es visu laiku mēģinu palikt neuzkrist cilvēkiem acīs. Bet tas tā nav, bet tas tieši slikti ietekmē to redzamību, jo es visu laiku gribu paslēpties. Jo tas jau ir tāds izdzīvošanas instinkts. Jo es nevaru, man visu laiku jāpiedomā, ko man vilkt. Tad es vienkārši vilku hudiju, ja es gribu iet tur, pēc produktiem. Bet dažreiz, ja es esmu pēc šova, ja es biju kaut kāda pasakuma, un tad es nevaru vienkārši aiziet uz veikalu, tad visi uz mani skatīsies. Man jau no vienas puses jau sen pie dirsas, bet dažreiz ir tā, ka tu viesi, tur pēc darba esi noguris. Vai kāds tev jau kaut ko šodien ir pateicis? Jā, dažreiz ir kaut kāds viens vārds, un tev diena ir sabojāta. Tāpēc vairojam mīlestību, pozitīvu. Klausamies arī sevi. Jā, tā kā... Kaut kā. Eksperimentējam, klausamies sevi un mēģinam būt saprotoši pret citiem, kuri klausās sevi, nevis nīdam viņus un mēģinam viņus ielikt atpakaļ skapī. Un tiekamies skapī. Yes. Yay!